Šobrīd vēl treniņš, bet tūdaļ no 16. līdz 17. augustam šeit pat Madonas mototrasē brāļi lielbārži būs gatavi pacīnīties 15 valstu konkurencē par vietu top 3-niekā. Tas posms, ko mēs vairāk esam gaidījuši, man liekas, mūsu visu šo gadu noteikti, jā. Tāpēc, jā, es domāju, būs noteikti ideāls sacensības, jā. Trasē sagatavota ļoti labi. Mēs tagad braucam treniņu, trasē daudz labāk nekā bija iepriekš, un es noteikti domāju, ka visiem pasaules braucējiem patiks. Bet kā tur ir konkurenci un kas ir tas, uz ko jūs ejat? Jā, mēs noteikti ejam uz pirmo vietu. Šogad vēl tas nav izdevies, bet jā, esam jau bijuši 2 reizes piedestāli, un tagad jā, sezona ejot, tikai mēs paliekam vien labāki un spēcīgāki, tāpēc noteikti, es domāju, Madonā mums ir ļoti lielas cerības arī uzvarēt, un noteikti tie paši konkurenti arī būs, kas katrā posmā, Kuns, Hermans, Pruņieri, mēs no viņiem arī sagaidām kārtīgas cīņas. Cerams, vēl Marvins būs atpakaļ, viņš tagad ir saslimis un nepiedalās pēdējos pasaules čempionātos, bet cerams, viņš jau uz Madonu būs noteikti atpakaļ. Šīs sacensības ir ļoti dinamiskas, neparedzamas un interesantas. Vismaz 10–15 valstu sportisti cīnās par augstākajām vietām, gan blakusvāģos, gan kvadriciklos. No Latvijas brāļi lielbārži, bet ļoti spēcīgs ekipāžs no Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Lielbritānijas. Kvadriciklos izcils sportists Rigauniem, kas ir bijis viens no top 3 iepriekšējās posmos Eiropas čempionātā, bet arī latviešu Kārlis Neja un citi ir konkurētspējīgi. Tā kā ne tikai redzēt labākos, bet savējos starp labākajiem, manuprāt, tas ir tas, kas vajadzīgs gan Latvijai, gan mūsu faniem. Kā ir ar līdzjutējiem? Cik būtiski, lai būtu šeit arī skatītāji? Vai vispār tajā lielajā rēkoņā var dzirdēt, ka jūs tur malā stāv un atbalsta? Noteikti var dzirdēt, un es domāju, tas priekš mums ļoti būtiski. Mēs noteikti gaidām mūsu visus fanus, un jau ir pierādījis jau Polijā vienmēr un Igaunijā vienmēr bijuši daudz mūsu fanu, tāpēc domāju, Madonā būs vēl vairāk kā nekad. Latviešu fanus vienalga kaut 2–3 fani stāv trases malā, viņus vienmēr var dzirdēt. Ticu, ka vairāk tūkstoši skatītāji būs liecinieki, kā viņi piedalās šajā cīņā. Otrkārt, līgums 4 gadiem, tātad ne tikai šogad, bet vēl vismaz 3 gadus mēs šīs sacensības šeit Madonā redzēsim. Protams, tas ir liels notikums sportā ne tikai Madonas novadam, bet visai Latvijai. Viesnīcas bija pārdotas jau februārī Madonas novadā. Daudz cilvēku būs šeit un noteikti dos pievienoto vērtību arī ekonomiski. Te gan jāuzsver, ka cīņa tehniski sarežģītajā un vizuāli iespaidīgajā trasē un jaudīgais šovs skatītājiem ir tā redzamā puse. Savukārt darbi pie mototrases pārbūves neredzamā. Pirmais gads, kad mēs rīkojam šo čempionātu, un skaidrs, ka organizatoriskā komanda saskaras ar daudzām jaunām lietām, jauniem izaicinājumiem. Varbūt nevienmēr viss būs izcili tieši šogad, bet mēs noteikti mācīsimies no kļūdām un paliksim arvien labāki, lai līdzīgi kā rolleros, manuprāt, kur mēs esam top pasaulē, bet rīkojam to jau 10 gadus, ar laiku arī blakusvāģos un kvadriciklos mēs būtu viens no labākajiem posmiem. Bet skaidrs, ka sākums ir grūts, ir dažādi. Rolleros, biatlonā ir pilnīgi kaut kas cits nekā šeit. Bet varbūt tāpēc jau interesantāk, un paldies visiem, kas iesaistās un iegulda milzīgu darbu, laiku, enerģiju, lai tas viss būtu. Kā stāsta tehniskais direktors Guntis Ķeveris, darbi pie mototrases pārbūves notiek kopš marta. Tajos iesaistījušies arī motobraucēji un virkne brīvprātīgo, un rezultāts tiešām priecē. Tie, kas bija braucēji, kas bija braukuši Madonas trasē, ir jāmācās pa jaunu visu, jo katra virāža, katrs līkums ir savādāks un trasē pārbūvēta uz nepozīšanai. Un paldies Dievam, ka mums tiešām no marta līdz maija beigām bija superīgs laika apstākļi, ka mēs varējām sākt ļoti agri un cītīgi strādāt. Strādājām līdz vēlai tumsai. Principā trase pati šobrīd ar visiem stāvokļiem, ar sportistu stāvokļiem, ar komunikācijām, dušām, moču mazgāšanu, starta līniju. Tas viss ir principā pabeigts, ir palikuši tādas sīkas astītes. Ļoti liels paldies būvniekiem, kuri nesautīgi veltīja savu laiku ārpus darba laika, lai varētu iespēt līdz čempionāta to paspēt uzbūvēt. Jo tā, kad mēs martā sākām runāt vispār par šo pasākumu, tad likās tiešām to var izdarīt 5–6 mēnešos, ja mēs redzam mūsdienu būvniecības procesus, cik ilgi tas viss valkās. Es tā šobrīd salīdzinu Madonā mīlestības graviņa, ko uzsāka pagājušo gadu, ir 7 reizes mazāka teritorija nekā šeit mototrase, un viņa iet stipri ilgāk nekā mēs šeit mototrase, bet tas ir pateicoties tiešām šim lielajam komandas darbam. Ļoti daudz piesaistīti mani motofanātiķi, draugi, kas vienkārši tāpat vien par paldies nāk man Guntim palīgā uz šiem darbiem, un tā mēs arī paši strādājam. Pats cītīgi sēdu visos traktoros, visās tehnikas vienībās un darbojos, lai šis pasākums būtu skaists, visiem patīkams, un kā tu teici, šis šovs visiem būtu ne tikai
skatāms un baudāms no sportista puses, bet arī vizuāli, ka mēs varētu lepoties ar to trasi, ka mums ir tiešām ļoti labā augstā līmenī sagatavota trase. Te gan jāpiebilst, ka ne viss rit tik gludi un arī lietainais laiks dara savu. Principā 4 reizes mūsu trasi ir izpostījuši, mūsu darbu ir izpostījuši, jo pat buldozeru vadītājs izkāpa no buldozeru nometa atsvaigs, viņš teica, man pietiek. Jo tad tie lietas apstākļi tādi, ka šajā smilšu karjerā principā izskalo to trasi līdz paša pēdējā, kad atkal viss jāsāk no nulles. Bet ir gandarījums un prieks par to paveikto, prieks pašiem par to, ka sportisti ir novērtējuši, ka trase tiešām ir interesanta. Un ja viss ritēs kā plānots, tad turpmāk vēl interesantāka. Mums ir izsijāti Granskalni, kas savesti noteikti kaut kādi 1000 kubu augšā uz trases, un tas jāturpina uz priekšdienām, jo tā trasa veidojas kvalitīva, interesanta un ir daudz patīkamāka šiem sportistiem. Viņa baudāma, braucama un līdz ar to mazāk traumatiska. Ieguldījumi šobrīd nav mazi veikti, lai to visu sakārtotu, bet es ceru, ka mums turpmāk Madonas mototrasē vismaz 4 pasākumi, lieli pasākumi, Latvijas čempionāts, pasaules čempionāts, juniori varētu būt. Notiks Madonas trasē šie regulārie, kas jau ir, teiksim, mazie Latvijas iekšējie čempionāti. Tas par nākotnes iecerēm, bet šobrīd 16. un 17. augustā tiekamies trasē, lai atbalstītu savējos. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.